Labdien! Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Nu, skolās ar pusauģiem sāk runāt par seksu, tikai viņi neko negrib dzirdēt, jo tiem pieaugušiem nav ko stāstīt. Nu, ko tik es nedzirdu ģimenēs, nu, teiksim, meita, kurai jau pār 20 pārmet vecākiem, ka nepareizie gēni ir iedoti. Nezinu. Agrāk būtu teikuši, skolas naudu jādod atpakaļ. Ko tiem bērniem skolā māca, kad ne jau vecāki kāds gēns var iedot. To dieviņš lemj. Nu jā, nu skolā jau par to dieviņu nerunā. Kad ir lietas, ko cilvēks nelemj. Un tad ir lietas, kas cilvēkam ir jānopelna. Un ticiet man, katrā dzīvē, šeit dvēselē, kas atnāk uz šo pasauli, ar iepriekšo dzīvi ir jānopelna. Tie labie gēni. Pavēlti nekad nav dots un nekad arī netiks dots. Tāpēc jāiemācās arī būt ļoti pateicīgiem par to, kas mums ir. Un nekārot to, kā jums nav, jo jums to nevajag. Gan mantiskas lietas, ko var aptaustīt ar roku, gan to, ko ar roku nevar aptaustīt, bet var sajust. Nepateicība. To mēs redzam jau 30 gadus, ka cilvēki neprilti būtu pateicīgi. Jā, mēs esam aizgājuši līmenī, nevis attīstībā uz augšu, par garīgumu, bet no jūras vietas uz leju. Es teikšu tā, vienkārši. Ēst, gulēt un kakāt līmenī, diemžēl. Jā, tie ir latviski vārdi un nekas tur nav bezkaunīgs. Nu, jāmostās, mīļie. Mums ir ne tikai ķermenis, mums ir dvēsele un gars, un tur arī tā barība ir vajadzīga. Nu, viss tā gudrība jau ir mūsu tautsdziesmās. Mēs esam ārkārtīgi maza, bet ļoti bagāta tauta. Un šis laiks to arī parāda. Šis laiks, kad jebkura patiesība izlien virspusē, ka katrs cilvēks, kas agrāk ir maskējies, pēkšņi maskas krīt, un kas tur tik par to mutīt nenāk ārā. Tas ir tas, ko katrs ir slēpis. Tātad mēģiniet dzīvot bez meliem, bez izlikšanās. Nespēlējiet teātri, esiet tādi, kādi esat. Bet ja kāds mēģina jums iestāstīt, ka jūs esat muļķi, tad atcerieties maz bērnus sakāmā, kas pats tāds ir, tas pat citiem tā runā. Neļaujieties, nu jau pietiek. Mums tik daudz, kas ir stāstīts. Komunistu laikos mums stāstīja, ka mēs tur tādi kalpu tauta, muļķības, mēs esam virsējuši tauta. Un mēs to apzināmies. Tad mēs par reti to apzināmies. Mums vajag dziesmas sērks, tad mēs apzināmies. Un šobrīd ir briesmas tepat blakām, un mēs arī. Un arī pandēmijas laiks parādīja gudriem cilvēkiem, ko mums vairs nevajag. Kad nevajag mantu krāt bezjēgā, nevajag drēbes pirkt bezjēgā un krāt kaudzē. Un vispār neko nevajag kraut kaudzē. Vislielākā vērtība ir veselība. Un neviena pasaules nauda, ne visbagātākā valsts nevar līdzēt cilvēkiem, kas paši bojā savu veselību, kas neklaustos dakterus. Man ir dziļa līdzjūtība pret mūsu ārstiem, kas tik viņiem nabagiem nav jānoklausās, jo ja cilvēks neidzer zāles tik, cik ārsts ir licis, no kā viņam palikt labāk. Bet ja tas slavenais teiciens, tas jau nekas nav. Nu jā, to parasti saka cilvēki, kas nemīl sevi. Viņi ir tikuši droši vien, kad noniecināti kaut kad, bet pie vainas ir paši. Kā mēs ļaujam, tā ar mums izrīkojās. Bet mēs tak varam jebkurā mirklī tā smagi pastrādāt un mainīties, un ticiet man, tas ir brīnišķīgi. Man arī mēģinājuši. Es nekad neesmu uzķērusies. Nu, tauta runā, man ir liela drosme, man ir drosme. Un to man senči devuši, to ir devuši manas saknes, mana zeme un mana tauta. Un es dalos ar jums gan mīlestībā, gan drosmē, un jo vairāk es dalos, jo vairāk man tiek dots. Tas ir tas Dieva likums. Nevis mans. Kas tas ir mans?
tas nav nekas. Tur nav nekādas vērtības. Bet mūsu, tāpat kā ģimenei, tāpat kā valstī, un arvien vairāk es priecājos par tiem, kas ir jaunāki, un par šiem bērniem, kas tagad nāk, un ir jau atnākuši. Mums ir par ko priecāties. Tas, kad klimats ir nomainījies, un viņš vienmēr mainās, un tas arī ir jāpieņem. Un varbūt šo tēmu par laika apstākļiem vispār beidziet pļāpāt. Ja nav par ko runāt, nerunājiet nemaz. Jo laika apstākļus jūs nevarat grozīt. Un gausties nav jēga par to, ko jūs nevarat mainīt. Un ne jau viss ir naudā mērams. Tas vērtīgākās lietas nopirkt nevar. Tāpēc es jūs mīlu un es jums ticu. Atā!